Vai esat pamanījuši tādu sakritību, ka sieviete dot vīrietim tādus padomus, rekomendācijas, ko viņa labprāt saņemtu pati sev? Un tieši otrādāk, vīrietis dod sievietei, piemēram, risinājumus, bet sieviete vēlas, lai viņu vienkārši sarunā uzklausītu, lai liktu viņai saprast, ka viņa ir sadzirdēta, uzklausīta un viņai nav vajadzīgs risinājums. Risinājumu viņa pati izdomās. Un vai esat pamanījuši to, ka šādā veidā rodas nesaskaņas un liekas, it kā tu dot otram cilvēkam vairāk nekā pats sev, un beigās rodas tādas riktīgas domstarpības. Un tad, kad tu saproti to, ka vispār vairs nav pa ceļam. Nevelti vīrieši izvēlās profesijas, tur, kur viņi ir ugunsdzēsēji, tur, kur tiek piešķirta kaut kāda veida forma, kur viņi atbilst noteiktam statusam. Vīrieši tādā veidā parāda savu